Tīma darbnīca 3. daļa. Un mums ir jautājums. We have a question. Jā, man ir jautājums tikai tāds par to, ka vai es pareizi saprotu, ka ja Al-Anon grupa vai AA grupa, jo es esmu Al-Anon pārstāvis, vai es pareizi saprotu, ka ja grupa vienalga kāda neizveido sev tādu kalpošanas, kaut vai neizvirsta sev kalpošanas vietu, tādu sabiedrības informēšanas, tas kalpotājs, vai labākā gadījumā vairākas tādas kalpošanas pozīcijas ir grupām. Tātad, ja grupai nav šāda sadaļa, vai tā grupa vispār spēj pastāvēt un vai viņai ir jāpastāvēt? Okay, es atkārtošu jautājumu ierakstam. Jautājums ir par to, ka vai grupai ir jēga pastāvēt, ja tā neizveido atsevišķas specifiskas kalpošanas pozīcijas? Tieši sabiedrības informēšana. Okay, the question is, generally, does the group have any point in existing if it doesn't designate a special officer specifically for public information doing this kind of work? That's a very interesting question. Ļoti interesants jautājums. Okay, so is your group in Riga? Okay, I think you've got a different question in Riga than you have in the small town that this gentleman lives in. You've got a very different situation. So it's about... I'll answer that later on, because if I explain some stuff about Intergroup, that will answer your question for you. But it's better to explain the Intergroup stuff first. Tātad, kad jāņem vērā, ka varbūt konteksta atšķirības, vai šī grupa ir, piemēram, Rīgā, vai ir kādā mazākā vietā. Un, kad Tim saka, ka viņš atbildēs šo jautājumu, ka viņš paskaidros, varbūt iedos vairāk konteksta, kad viņš runās par intergrupām. Okay, so there's a principle in European Union law called, I'm sorry about this word, subsidiarity, which is probably subsidiaritate or something in Latvian. Jā, runājot par to, ka Eiropas Savienības likumdošanā ir tāds princips par subsidiaritāti. Es īsti nezinu, ko tas, varbūt kāds zina labāk, ko tas tieši nozīmē cilvēku valodā, bet jā, pieņems, ka tāds princips ir. And now this word subsidiarity, I'm going to keep saying it until you get it. It isn't used in AA, but the EU example explains it very, very well. Tātad šo principu ānējums apkalpots neizmanto, bet Eiropas Savienības piemērs ļoti labi paskaidro, par ko ir. So, subsidiarity is where you do something at the most local level possible. Tātad šis termins subsidiaritāte nozīmē, ka jūs darat kaut ko pēc iespējas vietējā mērogā, pēc iespējas mazākā mērogā. And it only goes to another level if it cannot be done locally. Tātad, un kad tas jautājums pārceļ uz citu līmeni, tikai tad, ja to nevar izdarīt šajā zemākajā vai vietējā līmenī. Okay, and this is a principle which is used in AA. Tātad šo principu anonīmos alkohoļos izmanto. Except it isn't given a name, it's just done. Tad to dara, lai gan tam nav mums nosaukuma. Now, a second principle is the one we've already talked about in Tradition 9. Tad otrs princips, kuram pieskārāmies jau 9. tradīcijā. Where you have the minimal possible organisation. Kur ir runa par to, ka mums jābūt pēc iespējas mazāk organizētiem. So you only have a committee if you absolutely have to have a committee. Tad, ka mēs organizējam komiteju tikai tad, ja mums absolūti ir nepieciešama komiteja.
a decision is made by a group only if an officer can't make the decision themselves. Grupa pieņem lēmumu tikai tad, ja kalpotājs pats nevar pieņemt šo lēmumu. You make a decision, a formal decision, only if the problem cannot be solved informally. Tātad, jā, lēmums tiek pieņemts oficiāli tikai tad, ja šo jautājumu nevar atrisināt neoficiāli. So this is the second big principle, is keeping it as simple as possible. Tad šis otrais princips ir mēģināt turēt lietas pēc iespējas vienkāršākas. Okay. The third one I've forgotten, but I'm hoping it's going to come back to me. So you've got those two principles, subsidiarity and keeping it simple. Tad šie divi principi, paturēt lietu mazākā mērogā, un otra lieta ir nesarežģīt to pārāk. And so the question with setting up, for instance, an intergroup is not, shall we set an intergroup up? That's the wrong place to start the decision. I'm sorry. Es varētu aizvērt lūdzu durvis, vai... Could you please repeat this last one? So when a number of groups are thinking of setting up an intergroup, the wrong question to ask is, shall we set up an intergroup? Tātad, ja ir vairākas grupas, kuras grib nodibināt starpgrupu, intergrupu, tas jautājums ir, it's a wrong question. Yes. Tad, nepareizais jautājums, ko uzdot, ir, vai mums... sorry, I got lost for a moment. Yes, it's a difficult point. Groups will start to ask, shall we set up an intergroup? Grupas sāks uzdot jautājumus, vai mums nevajadzētu ieviest intergrupu? But that's the wrong place to start the discussion. Taču tā nav laba vieta, kur sākt šo diskusiju ar šo jautājumu. Instead, you ask yourself, is there anything we need or want to do that we cannot do at group level? Tā vietā uzdot jautājumu, vai ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram izdarīt grupu līmenī, kam mums būtu nepieciešams starpgrupa? And you make a list of those things that the group cannot do on its own. Tad sastādām sarakstu ar lietām, ko grupa pati par sevi nevar izdarīt. And that becomes the list of tasks to be performed by the service structure. Jā, un tas kļūst par uzdevumu sarakstu potenciālai intergrupai. And then you try and solve those tasks at the most local level possible. Tad nākamais uzdevums ir mēģināt atrisināt šīs problēmas, šos uzdevumus pēc iespējas šaurākā mērogā. I've remembered the third principle. Un trešais princips. Which is the upside down triangle. Jā, un apgrieztās trīsstūra princips. So the way people think of government in general, in society, is the people at the bottom and layers of government with the king or the president or the prime minister at the top. Un kā mēs parasti esam pieraduši domāt par valdības lietām, ka tad apakšā mēs esam tie parastie cilvēki, un tad tā piramīda iet uz augšu, un tad augšā ir kaut kāds karalis vai prezidents. And the big people tell the little people what to do. Jā, un kad lielie cilvēki tad sāka no augšas, ko tiem maziņiem darīt. Whereas in 12-step fellowships, the top layer is the people. Savukārt 12 soļu sadraudzībās ir otrādi, kad visi cilvēki ir augšējā daļā. And each layer below serves the layer above. Un katrs apakšējais līmenis kalpo augšējam līmenim. So you don't work up through the structure as you do more and more service, you work down through the structure. Tad to jo vairāk tu kalpo, tu nevis kalpo augšā pa piramīdu, bet faktiski tu ej lejā pa piramīdu. So tasks are pushed down a level only if they need to be pushed down a level. Tad to uzdevumu jautājumu ceļo zemāk pa šo piramīdu tikai tad, ja to nevar izdarīt tajā konkrētajā līmenī. So I'm going to make a list now of the types of things that can't be done at group level. Tad es uzskaitīšu tās lietas, ko nav iespējams izdarīt grupas līmenī. So the first one is websites.
Pirmā lieta ir interneta vietnes. The second one is meetings, listings and directories. Tāda otra lieta ir grupu vai sapulču saraksti. Third one is organising events. Trešā lieta ir pasākumu organizēšana. The fourth one is literature. Ceturtā ir literatūra. And the fifth one is public information. Piektā lieta ir sabiedrības informēšana. And that public information falls into two categories. Sabiedrības informēšana iedalās divās kategorijās. The first category is talking directly to alcoholics, or in Al-Anon's case, Al-Anons. Pirmā kategorija ir tieša vēstnešana pat tiešo alkoholiķiem vai Al-Anon dalībniekiem potenciāliem. And the second category of people comprises professionals who might deal with alcoholics. Otra kategorija ir profesionāļi, kuri varētu būt saskarē ar potenciālajiem biedriem. Okay. And then the question with each of these is, what is the most sensible level to have that work done on? Zato jautājums ir, kurā līmenī būtu visprātīgāk šos jautājumus risināt? And with meetings listings and the internet, and the website rather, obviously the easiest thing to do is to have this at national level. Zato ar grupu vai sapulču sarakstiem un ar mājaslapām, internetu vietiem ir acīm redzams, ka to vislabāk ir darīt nacionālā līmenī. New Zealand is a good example of a country where all of the meetings are listed in the same place on the same website. Tad Jaunzēlandes piemērs ir labs piemērs, kur visas sapulces ir uzskaitītas vienā mājaslapā nacionālajā līmenī. In the United Kingdom, in Great Britain, there is a national website. Tad Lielbritānijā ir nacionāla mēroga mājaslapa. But here is an example of doing things at a local level where it's better to do that. Bet te būs piemērs par to, par gadījumiem, kuri labāk ir vietējā mērogā šos jautājumus risināt. So there was a terrible argument between London and the General Service Office in York. Tad bija diezgan liels konflikts starp Londonu un padomi, tad vispārējās Lielbritānijas padomi, kas tad ir Yorkā. I should say it's the latest in a long series of arguments between London. Šis strīds tikai viens no daudziem strīdiem. Because London is full of troublemakers. Jo Londonā ir daudz cilvēku, kuriem patīk uzdot sarežģītus jautājumus. And we solved the problem by setting up our own website. Tad mēs atrisinājām šo problēmu, izveidojot pašiem savu interneta vietu Londonā. And our website now links to the International Meetings app. Un mūsu vieta Londonas mājaslapa piesaistās starptautiskajai sapulču aplikācijai, tāda aplikācija telefonos par visām sapulcēm. So with the Meetings app that Americans use, they come to London, they can find the meeting straight away. Tad, piemēram, šo te amerikāņi, kas ierodās Lielbritānijā, viņiem ir tā aplikācija, viņi var atrast Londonas sapulces diezgan vienkārši caur to aplikāciju. So in the UK, in Great Britain rather, the principle might be, it looks as though it's the best thing to have it national. In practice, the best thing was to have it at a more local level. Tad to Lielbritānijā it kā sākumā likās, ka loģiski būtu to risināt nacionālā līmenī, bet praktiski izrādījās, ka tam ir risinājums arī vietējā mērogā. Because London wanted an app it could use and the rest of the country didn't. Jo londoniešiem viņi gribēja šādu aplikāciju, kur viņi varētu izmantot, bet pārējā Lielbritānijā nebija tāda interese. Because London AA is very young. Jo young in age. Londonā ļoti daudz jaunu cilvēku biedru. So lots of people in their early 20s. Daudz cilvēku, kuriem ir tikai 20 gadi. So we needed a different solution. Tad mums vajadzēja citu risinājumu. And then you look at American AA. Un tad mēs varam paskatīties uz amerikāņu sadraudzību. Where there is no central website of meetings. Kur viņiem nav
centrālās sapulču saraksta, vai nav tādas vietnes, kurā ir atrodams visas Amerikas sapulces. So each area or district or intergroup has its own website. Katram reģionam vai intergrupai ir sava mājaslapa ar šīm sapulcēm. And each one is designed differently. Jā, un katra tā mājaslapa ir citādāk veidota. And a lot of them use the same technology. Tad viņas bieži vien izmanto vienu to pašu tehnoloģiju. So it's becoming harmonized by accident. Savā ziņā viņas saskaņojās nejauši šīs tehnoloģijas dēļ. And it's getting better, but I think it's a complete mess. Un, lai gan ir vērojami uzlabojumi, bet joprojām, manuprāt, tur daudz problēmu. Because the names of the areas in AA are not necessarily understandable to non-locals. Piemēram, tas, ko mēs varbūt sauc par reģionu vai apgabalu nosaukumi, piemēram, tiem, kas nav no vietējiem, viņiem tas varētu būt nesaprotams. The point of saying that is it's not obvious, it's not automatic. Meetings must be listed nationally. Tas arguments ir par to, ka tas patiesībā nav tik acīm redzams risinājums, kad ir sapulces un ka viņas vajadzētu visas savākt zem viens nacionāls mājaslapas. You've got a similar issue in English-speaking Spain. Tātad līdzīga problēma ir angļu sapulcēs Spānijā. Because there are an awful lot of English people living in Spain. Jo ļoti daudz angļu dzīvo Spānijā. Who are all alcoholics. Jā, kuri visi alkoholiķi. Most of them. And they mostly live on the coast. Viņi dzīvo piejūras reģionos. And so each coastal strip has its own website. Katram tam piejūras reģionam ir katram savu mājaslapa. And the AA cultures vary quite a lot between the different regions. Un katrā patiesībā reģionā ir drusciņā atšķirīga AA kultūra. So it makes sense for them to have different websites for different. Viņiem tas strādā, ka viņiem tas labāk katram savu mājaslapu. So rather than saying we're going to copy another system, you work out what system suits the people here. What do the people actually want? What are their needs? Jā, tā vietā, lai kopētu kādu gatavu sistēmu, labāk uzdot jautājumu, kāda sistēma mums vislabāk darētu. And so there are other parts of Great Britain as well where local cities have got their own websites and their own meeting listings. Tātad ārpus Londonas ir arī citas Lielbritānijas pilsētas, kurām ir sava atsevišķa mājaslapa. And some places, rather than having a complex app and website, they just have a PDF. Jā, dažās vietās tā vietā, lai nav sarežģīta mājaslapa vai aplikācija, viņi vienkārši to atrisina ar PDF dokumentu. So the decision making must be driven by the needs and what people want. Tad to lēmumu pieņemšanas pamatā ir jābūt vajadzībām. Not by copying anyone else or assuming a particular solution. Tad nevis mēģinot kādu kopēt vai pieņemt, ka mums dara tikai tas. Okay. So with the question of public information, tad attiecībā uz sabiedrības informēšanas jautājumu. There are some things which are best done locally. Ir dažas lietas, kuras vislabāk risināt vietējā mērogā. So in AA in Great Britain, groups are encouraged to do their own public information. Lielbritānijā grupas mudina pašām nodarboties ar sabiedrības informēšanu. But in practice, very few groups do. Bet praktiski tikai dažas grupas ar to nodarbojās. And the standard level of doing public information in AA in Great Britain is at intergroup level. Tas izplatītākais standarta veids, kā nodarboties sabiedrības informēšanu Lielbritānijā, ir intergrupas līmenī. In London, so London AA is divided into two regions. Tad Londonā ir divi reģioni. There's north of the Thames, south of the Thames. Tātad ziemeļu virs Tēmas un dienvidu zem Tēmas. And north of the Thames there are 11 intergroups. Tad ziemeļos ir 11 intergrupas šajā reģionā. With 60 or so, 50 to 60 groups in each intergroup. Katrā intergrupā 50-60 grupas. But there are problems because the local authorities, their boundaries don't match the same boundaries as the intergroups. Problēma rodas tur, tad, kur
teiksim tā, municipalitātes robežas nepārklājās ar AA iedomātajām robežām. So there are certain types of work that we do to reach the world where we have to do it at the level of the region or the city. Tad ir dažas lietas, kuras mums ir jārisina reģiona vai pat visas pilsētas līmenī. And there are also national things that we have to do. For instance, in armed services, I was dealing with the army at a national level. To, piemērs ar armiju, tad tur bija kas saprata, ka tas jautājums ir jārisina nacionālā līmenī. Okay. And in London, it's really difficult to do public information locally. Londonā ir ļoti grūti nodarboties vietējā mērogā ar sabiedrības informēšanu. Because all the groups are very close to each other physically. Jo visas grupas ir fiziski viena otrai ļoti tuvu. So you can't tell where one group's area stops and the next group's area starts. Ir grūti nodalīt, kur ir vienas grupas apgabals beidzās un kur sākas citas grupas apgabals. Now, because not many groups do public information, bet tā iemesla dēļ, ka ne visas grupas nodarbojas ar sabiedrības informēšanu. We know which other groups are doing it, and we talk to them just as human beings without going through intergroup. Where are you going to stop? Where do we start? Tad to, zinot personiski šos cilvēkus vai tās grupas, kuras nodarbojās, tad mēs viņiem personiski runājām un jautājām, kur ir jūsu robežas, kur ir mūsu robežas. To make sure that we're not both trying to talk to the same people. Lai pārliecinātos, ka mēs vienlaicīgi nerunājam ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem. Because it really annoys outside agencies if they get contacted by two parts of AA that aren't talking. Jā, jo profesionāļus tas var kaitināt, ja viņus kontaktē neatkarīgi dažādas puses un stāsta vienu to pašu. But we're solving this at the most local possible level by simply one group talking to another rather than constructing an artificial system at intergroup. Tad mūsu risinājums ir, ka mēs vienkārši mēģinām viena grupa sarunājas ar otru grupu tā vietā, lai mēģinātu uzspiest kaut kādu sistēmu oficiāli. But what will happen in, say, a medium-sized town with 10 groups? Bet, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz vidēja izmēra pilsētām, kurā, piemēram, 10 grupas. The town will have one hospital, one police station, 4 schools. Tad tur būtu tikai 4 skolas, viena policijas iecirknis un viena slimnīca. And so it makes sense for the public information to take place at the level of the town, not the level of the group. Tur ir lielāka jēga šo darbu darīt pilsētas līmenī, nevis grupas līmenī. And that's a perfect example of where you want an intergroup which has a member going from each group to it. Tas ir labs piemērs, kā sadarboties intergrupas līmenī, kur uz intergrupu iet pārstāvji no katras grupas. And someone is voted in as the public information officer. Un tad intergrupa ievēl kādu, kurš atbild par sabiedrības informēšanu. And they then find volunteers from all of the groups. Tad šis cilvēks tālāk atrod brīvprātīgos no grupām. And the public information officer then, together with those volunteers, works out who is going to do what and where. Un tad šie cilvēki kopīgi šis koordinators plus tie brīvprātīgie, viņi kopīgi izlem, ko kurš darīs. And there are some areas like armed services liaison. Bet ir dažas kalpošanas nozares, kā piemēram tā pati armija. Where in London there's a relatively small number of organisations to contact. Piemēram, Londonā ir diezgan maz organizāciju šajā nozarē, ar kurām būtu jākontaktējās. So schools are dealt with by intergroups. Tātad ar skolām nodarbojas intergrupa. Because each intergroup has 30 or 40 schools in it. Jo katrā intergrupā ir 30-40 skolas. And if you tried to organise public information to all schools in London, it would be a nightmare. Jā, ja mēģinātu to darīt visas pilsētas līmenī, tad tu skolu ir tik daudz, ka tas nebūtu iespējams. But it's manageable at intergroup level. Taču starpgrupas līmenī tas ir izdarāms. Whereas armed services liaison is organised at region level. Savukārt sadarbību ar bruņotajiem spēkiem organizē reģionu līmenī.
and then the work is divided up between the intergroup officers. Un tad šo te darba apjomu sadala pa intergrupu pārstāvjiem. So even within one city, two different types of public information are dealt with at two different levels. Zato pat vienas pilsētas robežās var būt tā, ka divas dažādas sabiedrības informēšanas darbi notiek divos līmeņos. So with minimum organisation and maximum flexibility. Tad mēģinot saglabāt mazāku organizēšanos vai organizāciju un lielāku elastību. Now, to come back to your group in the small town versus your group in the city. I'm sorry, it's such a good example. Atgriežoties pie tava piemēra, tas ir ļoti labs piemērs šajā gadījumā. I'll give you the example of somewhere that something that happened in the southwest of England as a good example. Jā, labs piemērs no Anglijas dienvidrietumu puses. Jā. Okay. So the southwest region of Alcoholics Anonymous in Great Britain goes from Bristol to Cornwall. Tātad dienvidu austrumu reģions stiepjas no Bristolas līdz Kornwallai. And if you imagine the southwest like a human leg, ja jūs iestēlojieties šo reģionu kā cilvēka kāju, and Bristol is like at the hip where it connects to the rest of the country. Un Bristola tad būtu gurnu līmenī. Whereas Cornwall is the foot. Un Cornwall tad ir pēda. And actually it was Cocaine Anonymous, not Alcoholics Anonymous. Patiesībā piemērs ir par kokaīna atkarīgo sadraudzību, nevis ānu. And so they had a public information officer who was in charge of the whole of the southwest. Tad viņi ievēlēja sabiedrības informēšanas koordinatoru, kurš bija atbildīgs par visu šo reģionu. But it's just too far for him and his volunteers to drive all the way down to Cornwall. Bet tāpēc, ka reģions tik izstiepts geogrāfiski šiem cilvēkiem, viņiem tiem brīvprātīgiem bija pārāk tālu faktiski jābraukā no viena puses uz otru. Because it takes as long to drive to Cornwall as it takes to drive to the other end of Cornwall. Okay, jo sanāk tā, ka patiesībā aizbraukt līdz Cornwallai ir pat tik ilgi, cik pēc tam vēl cauri Cornwallu braukt uz otru galu. So Cornwall said, we want to have delegated to us the right to do our own public information down here. Zato Cornwall teica, vai mēs drīkstam pārņemt sabiedrības informēšanas lomu šeit savā līmenī. So if you're in a small town, what makes most sense is to have that done by the group in the town rather than by an intergroup which covers a bigger area. Zato, ja piemēram tas ir mazākā pilsētā, kur ir tikai viena grupa, ir prātīgāk to darīt grupas līmenī, nekā, piemēram, starpgrupas līmenī, kura iekļauj vēl citas pilsētas. This is why you're in a different position in Riga, where how many Al-Anon groups are there in Riga? Cik Al-Anon grupa Rīgā ir? Patiesībā klātienē nedaudz. Some 4 in-person groups. 5, 6, man liekas, ja? 4. Tad nevar iedomāties, ka 5 vai 6, jo dažas ir, online, kas vienkārši skatās daudz. Teiksim 4 līdz 6. Perhaps 4 to 6. Okay, so what makes sense, rather than dividing up the city between the 4 to 6 groups, to get together as an intergroup and decide how the groups together can carry the Al-Anon message to the outside world, to find what organisations would be most interested. Tā vietā, lai mēģinātu organizēties kā intergrupa, kura tad pārņem visu pilsētu. So your question about is there any point in the Al-Anon group if it's not doing public information? Tad jautājums bija par to, vai vispār, vai ir kāda jēga no tādas Al-Anon grupas, ja tā grupa nenodarbojās ar sabiedrības informēšanu. If the group
is part of an intergroup and is contributing money and people to the intergroup, that is how it's discharging its duty to carry the message. To, ja grupa ir iesaistījusies starpgrupā un ziedo naudu un cilvēku resursus, tad tas jau ir kaut kāds ieguldījums šajā jautājumā. So in small places, the group discharges its own public information responsibility. In cities, it's delegated to intergroup or region. Tad, jā, mazākos apvidos tad tu nodarbojās individuālas grupas, savukārt lielākos, vairāk biezāk apdzīvotos vietās, tad grupas deleģē šo pienākumu starpgrupai. And I know that the question sometimes arises in countries where they're just developing the structure. Should we put in a region as well as an intergroup? Bieži tātad mazākās valstīs vai ar mazāk attīstītu struktūru parādās jautājums, vai mums vajadzīgs šeit arī reģions papildus intergrupai. So that's the question I want to address now. Tad jums grib par šo jautājumu tieši izteikties. And a good example is there's a fellowship in Great Britain called Sex and Love Addicts Anonymous. Tad Lielbritānijā ir sadraudzība, kas saucās seksa un mīlestības atkarīgie. And in the whole country, which has got, I think, hundreds of meetings, Tad visā valstī ir simtiem šādu sapulču. they have one intergroup for the whole country. Viņiem ir viena intergrupa uz visu valsti. And it works, so they don't care that there's no region. Jā, zato viņiem tas strādā un viņiem nav vajadzīgs nekāds reģions. And they send 2 delegates to the World Service Conference. Un viņi sūta 2 delegātus uz pasaules kalpošanas konferenci. So that's a big fellowship which has got a very flat structure. Tā ir ļoti liela sadraudzība, kurai patiesībā ir diezgan maza struktūra. And so when looking at what structure to put in place for a fellowship, you start with what do we need and where is it best carried out. Tad, kad mēs uzdodam jautājumu par struktūru, kāda mums ir vajadzīga, mēs sākam ar to, ka mēs uzdodam jautājumus, kādas mums ir vajadzības un kā mēs varētu tās apmierināt. And I wouldn't worry about regions until you have problems that intergroups can't solve. Un es neuztrauktos par reģioniem, kamēr vien mums ir problēmas, kuras starpgrupas var atrisināt. And where the only solution would be to establish a region. Un tad izņemot gadījumus, kur vienīgais risinājums būtu reģiona dibināšana. And it would be with great reluctance that you would start a region. Jā, un gadījumos, kur Yeah, so you wouldn't rush to start a region. It's the last thing you do, not the first thing. Nu jā, you do. kad ar reģionu dibināšanu nevajadzētu steigties, ka tas būtu pēdējais resurss, pie kā pēdējais mērķis, pie kā mēs ķeramies, ja mēs tiešām nevaram atrisināt problēmas starpgrupu līmenī. Because every organization you set up creates a huge amount of work. Zato katra jauna organizācija, ko mēs nodibinām, vai katrs līmenis prasa ļoti daudz darba. And it's hard enough to find people to do the work in the first place Un tā kā jau tagad pietrūkst cilvēku, lai kalpotu. without having unnecessary administration. Jā, kad vēl, tad, ja tam visam vēl papildina ar nevajadzīgu birokrātiju. One problem I've seen with intergroups and regions over the years Tad viena lieta, ko es esmu piedzīvojis, novērojis saistībā ar intergrupām un reģioniem šo gadu laikā, is they spend most of their time and money organizing themselves kad viņi lielāko daļu savu naudas un savu laika tērē, lai paši organizētos and hardly any time doing anything. un faktiski neatstāja faktiski neko nedara citu, kā tikai organizējās savā starpā. So the stated purpose of intergroups is firstly to communicate amongst themselves and secondly to do public information work. So the 2 aspects of an intergroup. So, tad intergrupas pat faktiski 2 uzdevumi. Pirmais uzdevums ir uzturēt savstarpēju komunikāciju, un otrs uzdevums nodarboties ar sabiedrības informēšanu. But in practice, groups do not need
in my experience, the opportunity to talk to each other and tell each other what is going on. Bet manas pieredzes ir tā, ka faktiski grupām nav nemaz tik ļoti nepieciešama šī sarunāšanās, kur stāsta, kā vienai grupai iet, kā otrai grupai. So, for instance, in London intergroups, the tradition is that each GSR at the intergroup meeting tells the rest of the intergroup how the group is doing. Piemēram, Londonā viņa intergrupā ir tā tradīcija, ka katrs grupas pārstāvis pastāsta intergrupai, kā iet viņa grupai. And no one ever says anything interesting. Un neviens nereiz nav neko interesantu pastāstījis. And no one cares what the other groups are doing. Un nevienam neinteresē, ko otras grupas dara. We don't care whether they've got good treasury. Mums neinteresē, vai viņiem viss kārtībā ar finansēm. We don't care if their service assignments are being filled. Mums neinteresē, vai viņiem ir trūkums ar kalpotājiem. No one knows where this tradition started of sharing what the group is doing. Neviens īsti nezina, kur sākušies ir tradīcija, ka tie pārstāvji stāsta par savu grupu intergrupām. No one knows why we do it. Neviens nezina, kāpēc mēs to darām. And if we stop doing it, people get very upset. Bet ja mēs to pārstājam darīt, tad cilvēki sāk dusmoties. But the real work of Intergroup is to organise as much outreach into the community as possible. Bet patiesais intergrupas uzdevums ir pēc iespējas labāk organizēt šo informācijas sniegšanu vietējā kopienā. And at most intergroup meetings, most officers who do public information, they report what they're intending to do over the next 3 months because they haven't done anything over the previous 3 months. To lielākā daļā šo sanāksmu, intergrupu sanāksmu, tie kalpotāji galvenokārt stāsta par to, ko viņi grasās darīt nākamos 3 mēnešus, jo viņi nav faktiski izdarījuši to, ko viņi bija plānojuši iepriekš. And I understand why, because it's very, very hard to do public information. Un es saprotu, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka nodarboties sabiedrības informēšanu ir ļoti smags darbs. It's really difficult to phone organisations or go through their door and just start to talk about AA or Al-Anon. Jo ir grūti vienkārši sākt sazvanīt organizācijas un sākt ar viņām runāt par to, kas mēs esam. And so you put it off and put it off and put it off. Tas laik atliec šo darbu. You go to the intergroup, you tell them what you're intending to do. Tu atgriezies intergrupā, saka, ko tu taisies darīt. And then you put it off and put it off. Tu atkal turpini atlikt to. And the only tip, I have one tip for how to force yourself to do public information. Tad man ir viens padoms, kā likt sev tomēr nodarboties ar šo darbu. Is to set aside 2 hours every week to do something for public information. Atlicināt 2 stundas nedēļā, lai darītu vismaz kaut ko šajā virzienā. So I did public information for the City of London. Tātad es nodarbojos ar sabiedrības informēšanu Londonas pilsētas. And the City of London is the financial district. Okay. Yeah. Tātad nevis visas pilsētas, bet ir Londonā ir rajons, kurš tā ir saucās City. Tātad nevis visi pilsēta, bet tikai viens rajons. So not many people work there. Not many people live there, but a lot of people work there. Tajā rajonā tas biznesa rajons, un tur maz cilvēku dzīvo, tur visi strādā. And it's very, very old, so there are lots and lots of churches. There are 50 churches. Tas ir ļoti sens rajons, un tāpēc tur ir piemēram 50 baznīcas. And the process is very, very simple. Process ļoti, ļoti vienkāršs. So you have a standard approach letter. Tad ir vēstules paraugs, standarta paraugs. Where you explain what AA is and why you're contacting the organisation. Vēstulē ir aprakstīts konkrēti, kas ir AA un kāpēc mēs ar jums sazinamies. So in the case of churches, you say that churches will often have to deal with people who have problems, and it's helpful to know where to send people who've got alcoholism. Tad baznīcas gadījumā mēs pastāstam, ka ir vērtīgi, ka ir iespējams, ka baznīcas saskarās ar cilvēkiem, kuriem ir alkohols un problēma, ka viņus varbūt interesētu zināt, kur viņus var sūtīt. You keep the cover letter short.
Tad vēstulē jābūt ir īsai un kodolīgai, unless you're very talented with words. izņemot, ja jums ļoti padodas rakstīšana. And you enclose some standard leaflets about AA. Un pievienojot tad kaut kādas standarta bukletes vai skrejlapas par AA. And at the end you say, we are available if you have any questions. Tad beigās mēs pieminam, ka mēs esam gatavi, mēs būtu priecīgi ar jums parunāties, ja jums ir laiks. And we can come in and talk to you if you would like that as Jā, well. mēs esam gatavi arī atnākt un personiski jums pastāstīt, ja jūs vēlaties, tad, ja jūs to vēlaties. And you're lucky if 1 in 15 people respond. Tad, un tas, ja viens no 15 atbild, tad tā jau ir veiksme. But then the ones that respond, often something very good comes of it. Bet tie, kuri atbild, visbiežāk tad rezultējās kaut kādā labā sadarbībā. And the 3 stages of doing public information are as follows. Tad 3 sabiedrības informēšanas darba stadijas. You get your letter and your information and your pamphlets ready. Tad sāk ar vēstuli un bukletiem. You identify what organisations you're going to contact. Tad identificē, kādas organizācijas mēs gribam sakontaktēt. And then you gradually work down the list. Un tad pakāpeniski ejiet cauri šim sarakstam. So when you set aside the 2 hours a week, or more if you want, Tad atvēlot 2 vai pat, ja ir iespēja vairāk stundas nedēļā šim darbam, you just do the next task on the list. tad tu vienkārši iet tālāk par šo darbu sarakstu un dara nākamo darbu, kas vēl nav izdarīts. And you feel horrible and embarrassed every single time you send an email. Un katru reizi, kad mēs sūtam šīs vēstules, katru reizi mums ir kauns un kaut kāda nērta sajūta. But you send it anyway. Bet tik un tā mēs to darām. And I've heard this from so many people. The experience, almost everyone experiences it the same. It's embarrassing to approach organisations. Jā. Un jums ir dzirdējis ļoti daudz cilvēki atkārto vienu to pašu, ka tas ir neskapēc ir kaut kā dīvaina kauna sajūta kontaktēt ar tām organizācijām un informēt par mums. Sometimes it's really easy to know who to contact. Dažreiz ir ļoti viegli saprast, kam vajag sūtīt šo vēstuli. So if it's a church, you write to the priest. Tātad, ja tā ir baznīca, tad sūta mācītājiem. If you're dealing with a local public health authority, Tad, ja ir sakars ar kādu vietējo veselības iestādi, what you have to do is telephone and ask who would be the right person to talk to about information about Alcoholics Anonymous. tad sākumā vajadzētu piezvanīt un pajautāt, kurš būtu tad jūsu organizācijā īstais cilvēks, kuram varētu šo informāciju. So you find someone who is open to the idea first before you write to them. Tad sākumā jāatrod kāds cilvēks, kuram ir kaut neliela interese par to, pirms sūtīt pašu informāciju. If you just write to the organisation without a name, it'll get thrown away. Tad, ja vienkārši uzrakst vēstuli organizācijai kā tādai, tad ticamāk, ka to izmetīs miskastē. And the more complex the organisation, the more you have to work to find the right person within the organisation. Jo sarežģītāka organizācija, jo grūtāk ir atrast to īsto cilvēku, ar kuru vajadzētu sazināties. Just trying to think what else in public information. The other thing as well is to schools is an important one. Tad svarīga lieta arī ir sadarbība skolām. And again, to call, because there is usually someone who is in charge of either pastoral care. Tad arī ir prātīgi sākumā piezvanīt un uzzināt, jo iespējams, ka tur ir kāds, kurš atbild par pastoral. Yeah, so like school counsellors. Mēs to sakam, ka mācību pārzina vai kādu, kurš tādā lomā strādā. Or the school might give classes in social education. Vai, piemēram, varbūt kāds skolotāji, kurš nodarbojas ar sociālajām zinībām. And what you can offer there is people to come in and do talks on alcoholism
from the AA side and the Al-Anon side. Tātad, un tas, ko viņam var piedāvāt, ir šo, ka mēs varētu atnākt un pastāstīt tātad, par savu pieredzi kā AA vai Al-Anon. And it's very helpful for any AAs who do those talks either to have an Al-Anon with them or to send an AA who has Al-Anon experience. Un ļoti derētu ir tā kā palīdz tas, ka ja šajās, kad iet uz šīm prezentācijām, es stāstītu, ka vai nu ir kāds līdz no Al-Anona vai arī kāds biedrs ar pieredzi Al-Anonā. Because you usually get into maybe 1 out of 5 schools that you try. Jo, nu, tiksim, ja jūs mēģināt tikt 5 skolās, jūs visticamāk varēsiet tikai vienā no viņām tikt. But if you get into a school, you might be addressing 500 people. Bet ja jūs, tomēr tiekat klāt tai skolai, tad jāņem vērā, ka iespējams jūs priekšā būs 500 skolēni. And at the end of the talk, I've heard a lot of people say that usually 3 or 4 people come up to them, not about their own drinking, but about their friends or their parents. Un ir bijuši daudz gadījumu, kad ir pēc tādām sarunām, pēc tādām prezentācijām pienāk 2-3 skolēni, kuri stāsta nevis par savu problēmu, bet viņi pastāsta, ka vai nu kāda draugam ir, vai arī viņu vecākam ir problēma. Which is why you want some Al-Anon experience in the room. Un tieši tāpēc Al-Anon pieredze ir ļoti vajadzīga, lai tā būtu klāt. Because for every alcoholic, there are a dozen other people who are affected. Jā, uz katru alkoholiķu ir vesela kaudze cilvēkiem, kas to ietekmē. And people, in my experience, who've received those talks at school, they remember the talk their whole life. Un, jā, ir pieredzes gadījumi, kad cilvēks stāsta, ka tie, kas ir dzirdējuši būdami skolā šo informāciju, ka tā ir viņiem palikusi visu mūžu, viņi atcerējušies, bet to ir. And the other thing I would say about intergroup meetings is to use them chiefly as places to discuss how to carry the message outside and not to get tied up in internal AA politics. Tātad tas ieteikums, galvenais ieteikums, ko darīt intergrupā, ir vairāk koncentrēties uz to, ko mēs varam darīt, ka nest vēsti uz pasaulē, uz ārpusi, tā vietā, lai mazāk risinātu mūsu iekšējās kaut kādas problēmas. Okay. And the other thing before we have another break, the time's going very quickly. Well, for me, not for everyone else. The other thing about intergroup, because there's a lot of misunderstanding, because most people in AA think that intergroup is above the group. Jā, vēl tad ir bieži pārpratums, ka daudz cilvēku domā, ka intergrupa, starpgrupa ir virs grupas. And so what people do in groups sometimes, they'll have a dispute and they will try to go to the intergroup to get the intergroup to resolve the dispute. In between 2 groups. Either that or within a group. Okay, tad ir daudz gadījumu, kad, piemēram, grupas iekšēnē kāds konflikts, vai arī starp divām grupām ir konflikts, un ka tad viņi nes šo jautājumu uz intergrupu cerībā, ka intergrupa tad atrisinās šos grupas iekšējās problēmas. And the 2 types of complaint are that people will say that they think a group is breaking the traditions. Tad divi veidi populārākās sūdzības. Viena ir tas, ka viena grupa sūdzās, ka otra grupa pārkāp tradīcijas. Or they have a personal grievance because they feel they've been treated very, very badly. Vai arī viņiem ir kāda personiska aizvainojums vai sūdzība par to, ka pret viņiem personiski ir izturējušies slikti. And I'll give you an actual example where someone asked to do the tea at a meeting. Piemērs par to, ka kādam cilvēkam sapulcē tika palūgts, lai viņš taisa tēju. And they didn't turn up to do the tea. Un šis cilvēks neieradās uztaisīt tēju. And the group replaced them with someone who was able to turn up. Grupā atrada citu cilvēku viņu vietā. And the person said that they were being bullied by the group. Un tas cilvēks viņš teica, ka viņš uzskata, ka viņu grupā slikti izturās, nejauki pret viņu
Now, the group may have been mean people. Iespējams, ka grupā bija nejauki cilvēki. Who knows? Jā, to nevar zināt. But this is not intergroup's problem to Bet tā solve. nav intergrupas problēma. Now, in concept 5, there is the idea that if you have a grievance, you should be able to have it brought to the group. Tad 5. koncepcijā ir tāds princips, ka ja jums ir kāda sūdzība, tad jums jābūt iespējai to iesniegt izskatīšanai grupā. But the group conscience itself of that group is the place where you bring the grievance. Bet tad šo sūdzību ir jānes uz šīs konkrētās grupas sirdsapziņu. And the group's own decision is final on the matter. Un tad gala vārds pieder grupas sirdsapziņas lēmumam. So, intergroup is not a court of appeal. Tad grupa nav apelācijas instance. Where, intergrupa nav apelācijas instance. And people who do service at intergroups regularly have to tell people, no, you need to go back to the group and solve this problem with your group. Tad kalpotājiem intergrupā ļoti bieži ir jāatkārto cilvēkiem, jāsaka vien tas pats, ka jums jāiet atpakaļ uz savu grupu risināt jūsu konkrētās grupas problēmas. And the other type of problem is where people claim that the traditions are being breached. Otra lieta ir par tradīciju laukšanu. And that's only the business of other groups if AA as a whole is being affected. Tātad, un tas jautājums skar citas grupas tikai tad, ja šis jautājums ietekmē citas grupas. But it's very hard to prove that. Taču to ir grūti pierādīt, kurā brīdī tad šis jautājums skar citas grupas. And there have been some really crazy groups in London over the years. Londonā ir bijuši piemēri ļoti trakām grupām. And my observation is that if you give it long enough, the group collapses. Un mans novērojums tāds, ka vienkārši jādod šīm grupām laiks, un viņas pašas pa sevi būtībā sabrūk. So a group which is persistently not following the traditions will typically implode. Tad grupa, kas pastāvīgi, ilglaicīgi pārkāp tradīcijas, tā pieredze tāda, ka viņi faktiski pati sabrūk. The only thing that intergroup is able to do when a group is breaking the traditions Tad vienīgā lieta, ko intergrupa var ietekmēt, tad, kad kāda grupa pārkāp tradīcijas. is to stop listing the group in the meeting Tad listings. vienīgā lieta ir izņemt šo grupu no sapulču saraksta. But I would be very hesitant ever to delist a group. Bet es personiski ļoti ilgi padomātu pirms izņemt šo grupu no saraksta. Because I saw a situation in a city in England, very anonymous, Jā, tātad kādā anonīmā Lielbritānijas pilsētā bija piemērs, where the city delisted all of the groups that did not send a GSR to Intergroup and did not send money to Intergroup. kad tad vietējais birojas mājaslapa izņēma no sapulču saraksta visas grupas, kuras nesūtīja naudu starp grupām un nesūtīja kalpotājus starp grupām. And my observation is that when the Intergroup realizes it can stop listing a group, it enjoys the process too much. Jā, ir problēma tāda, ka tad, kad intergrupa izdara precedentu un kad vienreiz izdarot, izņemot ārā, rodas kārdinājums to darīt atkal un atkal. And they will sometimes start using it as an excuse to get rid of any of the groups they personally don't Un like. ka viņi sāk izmantot to kā attaisnojumu, lai sāktu ņemt ārā grupas, kuras viņam personiski nepatīk. And I think I've only seen two situations where I think it was maybe the right thing to do. Tad es zinu divus gadījumus, kur iespējams šī izņemšana no saraksta bija nepieciešama. The first one was where a group was getting very religious and saying that you had to believe in Jesus. Viens gadījums bija, kur grupa bija kļuva ļoti reliģiska un teica, ka, lai būtu kara biedru, ir jātic Jēzum.
And that is so far beyond the line of acceptable. Jā, un ka tas pārkāp tradīciju tik lielā mērā, ka tas jau vairs ir acīm redzams. That there was no argument, it was very straightforward. Tur nebija daudz diskusiju, tas bija skaidrs uzreiz. The other one was an Al-Anon situation, actually, where in London a group was started called Double Winners. Tad otrs gadījums ir ar Al-Anon saistīts, kur Londonā tika nodibināta grupa ar nosaukumu uzvarētāji dubultā. So it was for, not exclusively, but it was for people who were AA members and Al-Anon members. Tātad tur nebija tikai bet primāri tā bija grupa AA un Al-Anon biedriem. And in lots of places in the world, Double Winners meetings are listed in the Al-Anon meeting listings. Daudz kur pasaulē tāda praksa, ka šādas dubultās grupas tiek ieliktas sarakstā. But in London, they're not. Bet Londonā tā nav. So the group received a visit from Intergroup. No Intergrupas atnāca daži pārstāvi, aizgāja uz grupu. So 2 people from Intergroup came to observe the meeting. Divi novērotāji no Intergrupas atnāca novērot grupu. And then it was immediately taken off the listings. Un pēc tam uzreiz viņi tika izņemti no saraksta. And the last time I heard about it, it was not on the listings, but it was the biggest Al-Anon group in London. Tad pēdējo reizi, kad es dzirdēju par šo grupu, tā nebija sarakstā, bet tā bija lielākā Al-Anon grupa Londonā. So I think it was right that it was taken off the listings because it's not a pure Al-Anon group, it's got another purpose. Es uzskatu, ka tas bija pareizs lēmums viņu izņemt no saraksta, jo tā nebija tīra Al-Anon grupa. But if it has a good reason for existing, it will continue to exist and do well anyway. Taču arī par spīti tam, ja grupa ir spēcīga un ja viņa ir iemesls pastāvēt, tad viņi turpinās pastāvēt. So there are lots of very, very good things which are adjacent to recovery, but not within a specific fellowship. Zato ir daudzas sfēras vai lietas, kuras ir ļoti tuvas atvesļošanās programmai, taču nav tieši mūsu tā kā programmas robežās. Yeah. Šāda grupa, šie Double Winners, tad viņi paliek tā kā AA grupa. Iekš viņi ir vispār ārā no visa, un viņiem tur ir sava programma, savs. Bet tā bija Al-Anon grupa, starp citu. Jā, bet tur bija abu grupu pārstājas, un attiecīgi tam dēļ viņi tika izņemti no Al-Anon. Bet kur tad viņi palika? Viņi palika tā kā AA grupa, AA listingā, vai viņi vienkārši dzīvo savu neatkarīgu dzīvi, un viss viņiem ir paši, un, tikā, kamēr viņi neredz nodarījumu sev, ieņemumu, ka viņi nenodara, tātad visdrīzāk viņi nenodara, tātad viss ir ok. So, what happened next to this group? So, it was taken out of the Al-Anon listings. So, did it kind of regroup as an AA group, or it just continued as a group and it lived its own life? It just continued as a group, and by word of mouth, people found out it was there and went to it. Tā grupa turpināja pastāvēt, par viņu uzzināja no personiskiem kontaktiem, un viņi turpināja augt un darīt savu lietu. So, it's a very important principle. If something uses the AA name, it has to be supervised by the fellowship as a whole. Tātad svarīgs princips ir tāds, ja kaut kas, kaut kāda vienība vai izmanto A vārdu, tad tam būtu par to atbild visa sadraudzība. Which means that if a convention is held in Great Britain and it has the AA name, an intergroup or a region must have financial and operational supervision. Zato, piemēram, Lielbritānijā notiek kāds sajietas vai kāds pasākums, un tur ir oficiāli ierakstīts, ka tas ir AA, tad vietējiem reģionam intergrupai būtu jāuzrauga, piemēram, šī pasākuma finanses. So that if something goes wrong, AA can come in and fix it before it creates a public problem. Zato, ja kaut kas noiet greizi, tad AA var iesaistīties un to salabot pirms
sākās publiska problēma šajā sakarā. Which has happened with conventions which are badly run and where the venue is damaged or there are financial difficulties. Piemēri gadījumi, kur ir bijuši kādi pasākumi, kā rezultātā, piemēram, telpas ir sabojāts vai kaut kas cits noticis. Tas ir ietekmējis, bet tas ir bijis it kā zem A vārda. And there are good reasons for not wanting that control by AA, but in that case you take the AA name off it and hold the event outside the fellowship. Tad to ir labs iemesls, kāpēc varbūt izvairīties no piesaistīšanās AA, kad, piemēram, bet tad ir jāizņem šis pasākums pilnībā no AA, kad tas jārīko kā pilnīgi neatkarīgs pasākums, kas nav saistīts ar anonīmiem alkoholiķiem. So I just give one example, then we have a break. So I started a group a few years ago, which it's for Al-Anons, but we use the big book of AA, but the big book of AA is not an Al-Anon text. So we don't call it an Al-Anon group, we don't list it anywhere, but it's been going for years, it gets 30 people, it's very popular. But it can't be my Al-Anon home group because it's not an official Al-Anon group. I have an official Al-Anon group which does things the Al-Anon way. Piemērs ir ar to, ka Tims nodibināja grupu, kas faktiski ir Al-Anon grupa. Viņi izmanto A lielo grāmatu, bet tā kā A lielā grāmata nav oficiālā Al-Anon literatūra, viņš saprot, ka tā nav īsti oficiāla Al-Anon grupa. Viņiem ir cita mājas grupa, kas ir viņa Al-Anon īstā grupa, bet grupā ir apmēram 30 cilvēki un tā darbojās un viņi turpina pastāvēt. And for the next session, if you can get people to think about what questions they want, because we haven't got much time. Jā, tad tagad taisīsim pārtraukumu, un varbūt tad pēc pārtraukuma jūs varat padomāt vēl kaut kādus jautājumus. Mums ir laiks līdz 5. Pagaidām, tad varbūt uztaisim nelielu 10 minūtes, un tad noslēguma sesija. Paldies! Thank you. We're having all the controversial stuff, very good. Everyone's interested.